atkal žurnāls jauniešiem 14 līdz 17 gadus veciem. Raksts seks bez gultas ieteikumi. Tātad, ja, pirmkārt, viņi automātiski pieņem, ka jauniešiem šajā vecumā ir seks. Tātad, brīvā dabā, vānas istabā vai arī mašīnā. 15 gados, kuram jaunietim ir mašīna, viņam pat tiesība nav. Tu tajā vecumā būtu gājis, piemēram, pie tēva, kuram ir automašīna un prasīs, tēt, iedod man lūdzu savas automašīnas atslēgas, jo man ir atnākusi draudzene un mēs gribam darīt to automašīnā. Bet mēs noteikti izmantosim prezervatīvu. Absurds. Kādēļ viņš šādos žurnālos nevarētu publicēt kādus vairāk rosinošus un inteliģentus rakstus, kā piemēram par pētījumu, ko nesen lasīju, proti to, ka cilvēki, kuriem ir augstāks IQ līmenis, pirmo reizi ar seksu sākuši nodarboties vēlāk, proti vecāki. Tas nozīmē, ka jo gudrākus lēmumus tu pieņem. Skat kādu cilvēku. Čau! Čau! Leciet iekšā. Čau! Tagad pieņemsim kaut kādām lietām. Intīmo dzīvi jūs vecākiem arī stāstāt, par kaut kādām? Smietos stāstot, es domāju. Ja? It kā ne, bet man māte ir ļoti ziņkārīga tajā jomā. Viņa vienmēr, tev ir draudzene, kāda viņa ir, varbūt parādīs kaut kur internetā, kāda viņa ir, vai pastāst. Ja, protams, viņai cenšos viņu atšūt maksimāli ātri, bet, Bet, pieņemsim, ja tev vecāki tagad teikt, dēls, es tagad gribu tev pastāstīt, kā rodas bērni. Jā, es neatceros, man bija 5 vai 6 gadi, kad viņi tā teica. Viņi laikam domā, ka es neatceros, bet, es kaut kā tomēr atceros. Pats var uzzināt vairāk, es domāju, nekā no vecāka. Bet jums nav bail, ka, pieņemsim, jūs varat uzzināt kaut kādu, nekorektu informāciju, kas varbūt neatbilst paskaidrībai. Labi, jūs varat uzzināt par fizioloģisku procesu, kā tas notiek, bet draugiem varbūt ir nepareizs priekšstats par attiecībām kā tādām, jo tomēr tas arī Daudziem jau tā ir, ka galvenais jau ir tikai tas seks, vai ne, un tam līdzīgi. Un tās attiecības vienam neinteresē, var teikt. Ja kāds no jūsu draugiem vai paziņām, vēl nav savā vecumā pārgulējis, respektīvi viņš ir nevainīgs vai meitene, bet tas tomēr tiek uzskatīts kā kaut kas, tāds, apkaunojošs, tev tas pēc iespējas ātrāk jāizdara? Pilnīgi nav. Atšķirībā, cik vecs tu esi. Un, piemēram? Es nezinu, 18 gadi, es domāju, tas jau ir bišķi pat tā. Tu domā, ka līdz ap 18 tas būtu jāizdara, ja? Nav jau tā noteikti līdz 18. Tev ir pašam savu uzskatu, nevis jāskarās, ko citas saka. Tā bija interesanta saruna. Puišiem liekas, ka viņi visi jau zina. Cik gados es pirmo reizi pārgulēju? Tā nav tava darīšana. Labi. Atceries pētījumu par IQ un seksu saistību? Teiksim tā, es esmu ļoti gudra. Labi, pietiek. Ejam tikties ar Alisu un viņas draudzeni un pajautāsim, ko par seksu domā 17-gadīgas meitenes. Kad pamodīgs no rīta, es domāju, cik glīta ir sieviete man blakus, un es tā arī saku, jo mans sapnis ir biodegviela, kas tevi pazinīs, nepazīs vairs mierā. Čau! Čau! Tā ir Dita. Čau, Dita. Klausieties, un patiesībā pirms mēs skatāmies drēbes, man ir jums dāvana. Tagad jums abām, ja? Paldies! Tā tiks ultra droši. Jums tagad ir puisis, kas jums patīk, un viņš piedāvā pārgulēt. Vai jūs justos droši un pārliecinoši pateikt viņam nē, ja jūs tiešām negribētu pārgulēt ar viņu? Ja negribētu, viennozīmīgi. Jā, tad arī nē. Ja tiešām ir tā, ka bezmaz vai uzspiež, pārgulēsim. Tad pasaka nē, tad zini, labi, visu laikam tā kā, visi būtu beidzies. Jā, droši uz priekšu, kāpēc? Ja tev vajag attiecības ar mani tikai tāpēc, lai būtu kaut kādas dzimuma attiecības, tad priekš kam? Jā, tas nav vajadzīgi. Nē, es vienīgais uz pasaules. Bet, pieņemsim, skolā, jūsu gadījumā es saprotu, ka, piemēram, tās veselības mācības
jums vienkārši nav tik interesanti pasniegts, lai jūs saprastu, ka tas ir aizraujoši, Tur viss tiek tā tīri teorētiski. Tur nevar tā īsti tā saprast, ka viņi stāst, jo mums ir arī bijušas tās stundas, un tur pārsvarā vai neklausās un tā. Es domāju, ka no vecākiem tas būtu diezgan saprotam, ka viņi pastāst, bet man īstenībā tīri apmierina tas, ka arī pakāpeniski pastu kaut kā līdz tam tiec, ka tu saproti. Visu var tā savienot, skola, vecāki pats, un tad to ideālo variantu tādu dabūt. Man patīk, ka Alis un Vita domā ar savu galvu, tomēr skatoties uz nepilngadīgajām māmiņām, laikam visas tomēr nav tik saprātīgas. Man īsti nav skaidrs, kādēļ meitenes piekrīt attiecībām, kurām pašas vēl nav gatavas. Tas ir tāds elku sindroms, ja? Ka viņas iemīlās kaut kādā savā elkā. Un viņas domā, ka tās dzimuma attiecības tagad piepildīs, dos to piebildījumu, dos to gandarījumu, bet patiesībā tas viss pārvēršās savādāk. Un tās pirmais dzimuma kontakts parasti izveidojas tāds, ka ar nepatiku, ar negribēšanu tālākās vispār attiecības izjauc. Ja? Bieži vien paliek tas kā psiholoģisks nosēdums uz visu turpmāko dzīvi. Kas tad ir tie primārie informācijas avoti, no kuru šie pusauģi uzzina informāciju gan par dzimuma attiecībām, gan par dzimumu veselību kā tādu? Tā nav skola, noteikti tā nav skola. Tā ir televīzija, tas ir internets un tie ir žurnāli. Žurnāli, kas arī mums nāk bez cenzūras, diemžēl. Piemēram, nezinu, vai šobrīd ir tāds žurnāls kā Popkorns. Ir, ja? Tad palasot šo helpline ar 12, 13, 14 gadīgām meitenēm un viņu šo te seksuālo pieredzi, mati ceļās stāvus. Un ja kāds bērns paņēma šo žurnālu ir uz skolu līdzi, sākam analizēt šīs te situācijas, tad, ja ir kāds cilvēks, kas var viņiem profesionāli paskaidrot tās nianses, kas tur ir un ka tas nav pareizi gluži, tad ir ļoti labi. Bet ja viņi vienkārši lasa bez cenzūras, viņi to uzskata par normu. Cik bieži ir pēc bērniņa laišanas pasaulē nepilngadīgā meitene vai arī tēvs, nepilngadīgais, kurš uzņems tomēr atbildību par bērniņu, atgriežas skolā un turpina mācības? Viens gadījums ir bijis mūsu pieredzē, pusgadu meitene nomācījās, bet jūta, ka šo vispār izglītojošo programmu tomēr nespēja pilnībā izpildīt, jo prasības visiem ir vienādas, neatkarīgi no tā, vai tev ir bērns vai tev nav bērns. Par puišiem, diemžēl, šādas informācijas nav, jo puiši neiznēsā šo bērnu. Puiši nepaliek stāvoklī un vizuāli tas puišiem nekādīgi nav redzams, ka viņš ir jaunais tētis. Ja? Sazvanīja Rīgas domas izglītības atbalsta nodaļa. Viņi man apliecināja, ka jaunieši, kuri kļuvuši par vecākiem, jebkurā laikā un jebkurā vecumā var atsākt pārtrauktās mācības, un viņi ir gatavi viņiem palīdzēt. Ko vēl mēs uzzinājām pēc sarunas ar jauniešiem? Ne viss, ko rāda televīzijā un publicē pusauģiem domātajos žurnālos, patiesībā ir domāts bērnu acīm, un šeit vecākiem vajadzētu būt daudz uzmanīgākiem. Bērni, ar kuriem vecāki saulaicīgi ir runājuši par attiecībām un seksu, pusauģu gados to uztver daudz veselīgāk. Bet vispār man liekas, ka mūsdienās pusauģiem ir pārāk daudz brīva laika. Pārbaudam. Tev ir daudz brīva laika? Jā. Man taisnība, es uzvaru. Bet tas būtu labs temats mūsu nākamajai misijai. Ko pusauģi dara no mācībām brīvajā laikā?